Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Sveiks! Mēs šodien ar Lapsu esam īsta restorāna virtuvē. Restorāns ir tāda vieta, kur ēd pie glīti uzklātiem galdiem glīti pasniegtu ēdienu, kas parasti ir tik ļoti garšīgs. Un mēs šodien ar Lapsu esam šefpavāres. Redzi, tie ir paši galvenie pavāri virtuvē. Šodien mēs gatavosim citronu suflē. Tas ir tāda kūciņa. Tu esi kādreiz ēdis citronu suflē. Parasti jau pavāri paši izdomā receptes, bet šodien mēs izmantosim pavāru grāmatu. Tava pavāru grāmata varbūt arī mammīte vai tētis. Tā, pirms mēs sākam gatavot, ir jāpārbauda, vai mums ir viss nepieciešamais. 1 citrons ir, 50 gramu cukura ir, 1 ola ir, daudz ola ir. Sāksim ar to, ka ir jāizspiež citronu sula. Vai tas izskatās asnazis? Nu, zini, ja tu griez citronu, lūdzu paprast mammītei vai tētim palīdzību, labi? Un esi ļoti prātīgs ar nazīti. Citrons jāpārgriež uz pusēm. Tagad mums būs jāizspiež tā sula. Skaties, kā šļakstīsies. Kā man patīk, kā smaržo citroni pēc veselīgām konfektēm. Novilksim cepurīti. Mēs pataupīsim šo miziņu drusku vēlākam Lapsiņu sarunāts. Lasam tālāk. Jādala olas baltumu no dzeltenuma. Tu zini, kā to dara? Nu, vispirms ir jāpārsit čaumala. Paņem nazīti un sit. Ai! Es baigi pa stipru uzsitu. Labi, šo es izmantošu kaut kur vēlāk. Gan jau noderēs. Ir vēl viens veids, kā var pārsist olu. Pret ļodiņas malu. Re, ir caurums. Un pār pirkstiem pārlīst tas olas baltums. Nu, kamēr viņš nav pagatavots, viņš izskatās tāds caurspītīgs, bet tas ir tas olas baltums. Un dzeltenumu mēs tā no vienas rociņas otrā rociņā, tā kā tādu maz bēbīti. Un olas dzeltenums ieslīd otrā bļodā. Olas dzeltenumu ir jāsaputo ar ēdamkarotu cukuru. Vai tā varētu būt ēdamkarota vai nedaudz pa daudz? Būs jau labi, vai ne? Izveidojas tāda tā kā dzeltena pļuriņa. Kad mazliet uzputots, jāpievieno arī karota izspiestās citronsulas. Olu baltums arī ir jāsakuļ. Redzi, kas tas ir? Tas ir mikseris. Izskatās pēc virtuves propellera. Bet tikai tas nepacēja neko debesīs, tas sakuļ lietas. Lapsiņ, pados lūdzu man cukuru. Es zinu, ka tev tas mikseris liekas skaļš, bet es maisīšu un tu man padod cukuru, lūdzu. Paldies. 1 karote ar cukuru. Nebūs par daudz. Un aiziet. Kā iet mūsu baltumam? Jāpārbauda. Varētu būt, ka ir. Re, sanāca balts mākonītis. Lapsiņ. Tu zini, kā var pārbaudīt, vai olas baltums ir kārtīgi sakūlies? Re, nekas nekrit ārā. Tas nozīmē, ka ir pietiekoši labi sakūlies. Nākamais uzdevums – jāsamaisa baltuma un dzeltenuma mākonīši kopā.
Un tagad. Ļoti uzmanīgi, tā maigi un mierīgi. Atceries, pirms tam man palika pāri 2 citronu pusītes. Es tām izņēmu iekšiņas, un tagad izkrās pēc cepamajām formiņām. Un tāpēc es mūsu suflē masu ielikšu šajā trauciņā. Mana krāsns ir uzsildīta uz 150 grādiem. 15 minūtes ir pagājušas. Izskatās, ka suflē ir gatavi. Cik labi smaržo. Lapsiņ, paskaties, cik garšīgi izskatās. Tagad ir laiks nogaršot. Kas notika? Negaršo saldu, garšo drīzāk sāļi. Kā tas varēja gadīties? Paga, bija cukurs, Cukurs. Sāls. Lapsiņ. Bet tā kā es tev prasīju, lai tu man padod cukuru, tu padevi netīšām sāli? Nu labi, nu tā gadās. Arī vislabākajiem pavāriem citreiz gadās kļūdīties. Nekas. Bet kaut kas mums ir jāpagatavo virtuvē. Mums taču palika pāri vēl viena ola. Man ir ideja. Pārsteigums. Omlete. Lūdzu, lai tev labi garšo. Atceries, es teicu, ka mums tā nepareizā ola vēl noderēs. Arī tu vari kaut ko garšīgu pagatavot, lai tev izdodas. Atā! La 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 la. Tu tas lietas!